Sveiks, skaties! Nu, tātad ideja sekojoša, jā? Mums ir dators, kurš atrodas dīkstāvē. Dīkstāvē šobrīd šis dators patērē 1,1 vatu. Nu, tātad doma sekojoša. Mēs paņemsim, ieslēgsim šo te datoru un skatāmies. Jauda palielinās 60 vati, 66 vati, 64 vati. Un tā tālāk, jā. Var redzēt, ka monitoriņš slēdzās iekšā, operētā sistēma startējās, viss ļoti jauki. Un, kad operētā sistēma iestartējusies, 80 vati bija uzkāpusi, bet aptuveni ap 60 vatiem. Tātad mēs varam redzēt, ka šis strāvas pārveidotājs ir 300 vatu strāvas pārveidotājs, un pirmā galvenā kļūda, ko cilvēki parasti uztver, domā, ja man ir 300 vatu strāvas pārveidotājs, tad dators, neatkarīgi no tā, ko viņš dara, viņš patērēs 300 vati. Nē, tas nav pareizi. Datora komponents ir tās, kas nosaka, cik patērēs dators elektrību. Strāvas pārveidotājs var nodrošināt līdz 300 vatiem elektrības. Šobrīd mēs redzam, realitātē dators patērē 35 vati, kas ir aptuveni plus mīnus 11% no strāvas pārveidotāja kopējās jaudas. Šādā te dīkstāvas režīmā, kur mēs redzam Windowsam, ka viņš neko šobrīd daudz nav noslogots. Ja? Viņš vienkārši ir ieslēgts operētāja sistēma. Tas ir viss. Tātad es šobrīd palaidīšu programmatūru. Kādu laiciņu vajadzēs, lai palaižās šī programmatūra. Un programmatūrai jau startējoties, mēs varam paskatīties, jau jaudas patēriņš palielinās, un tiklīdz programmatūra aizies, aizgāja programmatūra, te jau notiekās testēšana, skatāmies, jaudas patēriņš būtiski pieaudzis tad, kad pati programmatūra darbojas. Te ir klasisks piemērs, kā dators paprasa nepieciešamo jaudu no strāvas pārveidotāja, kura kopējā jauda ir 300 vati. Strāvas pārveidotāja var pārbaudīt, vai viņš ir strādājošs, pieslēdzot to pie maiņstrāvas un savienojot ar saspraudi melno un zaļo vadu kopā ar saspraudes palīdzību strāvas pārveidotājs ieslēgsies. Savukārt nomināla vērtības, kuras es minēju, ieksekojoši oranžiem vadam būs 3,3 volti, sarkaniem 5 volti un zeltainiem 12 volti. Mēs redzam aptuveni 50% noslodzes strāvas pārveidotājiem, kuram ir 300 vati, un es esmu šobrīd pie šīs strāvas pārveidotāja pieslēdzis multimetru. Lūk, pie Molex konektora. Melnā vadula ir pie sazemēm pieslēgt klāt, un es jau varu nomērīt sarkano vadu, kas atbilst 5 voltiem. Reipi sarkano vadu es pielieku klāt, un man ir 5,13, 5,14. Lielākā amplitūda no nomināla vērtības ir 5,14 volti. Tātad vērtība, ko pierakstīt pie 50% noslodzes, ir 5,14. Zeltaino vadu atkal ieliek iekšā, mēram 12,31, 12,30, atkal no nomināla vērtības vislielākā amplitūdas nobīde, bija pa 32 tikko, tātad pierakstam lielāko vērtību 32. Un oranžais vats, visizaicinošākais, būs šeit, ja mēs pielienam klāt, un tiekam klāt, un reku arī 3,36, 3,37. Vislielākā nobīde ir. Mēs esam atkal aptuveni pie 10% noslodzes, tagad, kad ir dīkstāvē pats dators, un varam veikt šos mērījumus atkārtot. Tātad atkal sākam ar sarkano, 5 volti, skatāmies, 5,09, redzam jau atšķirību. Pie zeltainā vada pieliekam 12,48, 47. Atkal redzam milzīgu atšķirības starp iepriekšējiem mērījumiem. Piebildīšu, šobrīd mums ir aptuveni plus mīnus 13% noslodzi. Un oranžais vats 3,36, 3,37. Nu tālūk. Nu tātad, ko darīt, ka šie mērījumi ir veikti? Varam atvērt izklēlapas un pierakstīt vērtības un izreikināt no nomināla vērtībām iegūto atšķirību procentos. Un šeit arī mēs smuki redzam to, ka pie 10% noslodzes mums pie 3,3 voltiem ir 2,12% nobīde,
kas ir ieteicamās robežās. Pieļaujamās robežas 3,3 voltiem ir plus mīnus 3%, 5 voltiem pieļaujamās robežas ir plus mīnus 4%, arī šeit mēs smuki iekļaujamies šajās robežās, un 12 voltiem arī plus mīnus 4%, un šeit gan mēs redzam to, ka mēs vairs neiekļaujamies šajās robežās, šeit ir 4,08%. Savukārt pie 50% noslodzes aptuveni plus mīnus mēs redzam, ka šī bilde ir būtiski atšķirīga. 80 plus standarts mums smuki vēstu par jaudas efektivitāti, pie 10%, 20%, 50% un 100% noslodzēja strāvas pārveidotājiem. Un šeit arī mēs smuki redzam vienu lietu. Tas, ka neefektīvas strāvas pārveidotāji pat netiek testēti pie 10%, jo viņi vienkārši nespēja efektīvi nodrošināt ne spriegumu, ne jaudas efektivitāti pie tik mazas noslodzes. Līdz ar to tos testē tikai no 20%. Un to arī mēs smuki redzējām šajā testā. Strāvas pārveidotājs, kuru mēs testējām, nav īpaši efektīvs. Savukārt vienīgie strāvas pārveidotāji, kuri var tikt testēti pie šādām minimālām noslēdzēm, ir 80 plus titāna klases strāvas pārveidotāji. Bet būtiskākais rādītājs būs laikam tomēr pie 100% mēs varam redzēt, ka neefektīvi elektroenerģija būtu patērēta aptuveni ap 57 vatiem, un 80 plus titānam tie būtu tikai 18 vati. Šeit gan ir būtiski atšķirība elektroenerģijas patēriņā. Vēl neliels ātrs komentārs par to, ka paralēli šobrīd 80 plus standartam ir vēl jauna standarta izstrādāts Cybernetics standarts, kur var aplūkot cybernetics.com mājaslapā, un otrs standarts ir pplp.info mājaslapā aplūkojums arī vēl viens jauns standarts strāvas pārveidotāju testēšana. Tātad būtu vērts pievērst uzmanību elektroiekārtu efektivitātei, ne tikai strāvas pārveidotāju efektivitātei personīgiem datoriem vien, bet visām elektroiekārtām, kuras tiek iegādātas. Elektroiekārtas pieslēgtas tīklam izslēgtā veidā atstātas dīkstāvē nebūtisku ietekmi uz elektroenerģijas patēriņu. Tieši efektivitāte ir daudz nozīmīgāka uz elektrības patēriņu mājsaimniecībā.